pēc tik ilga laika Sporta galds ir atgriezies. Solījām, ka mēs atgriezīsimies pirms mēneša, bet tagad tiešām mēs esam oficiāli atpakaļ ar šo hokeja podcastu. Salavecis Pros 34, sveiki, kungi. Čau. Mēs par savu mīļāko lietu, par NHL. Dinām, pirmais tēma Dinamo atceras laiki. Tas ir arī kaut kāds vairāk ārpus podcastu. Metju Majone. Segments vienkārši. Tas ir īstais NHL-ists Majone. Bet tajā Dinamo sezonā jau bija tas te McIntyres, vai kā viņi sauc. Viņš nespēja Vārtos? Jā. Nē, viņš tur kodā. Viņš Minnesotā, man liekas, vienu spēli nospēlēja. Jā. Justins Pīters. Pīters arī NHL spēlē tagad. Nē, viņš ir nevis spēlē, bet treneris. Jā. Otavā. Justins Pīters bija normāls flops, es atceros. Viņš tik sūdīgi nostāvēja tas spēles. Viņš ja čuvakam ar futbola bumbas īstu viņš ielaistu. Bija vēl Justins Pogi, vai ne? Kurš gandrīz kļuva. Sporta galds tikai to zināja. Mēs bijām iekšpusnieki. Jā. Zains McIntyres 7-9-6 ar Dinamo 6 spēlēs. Un pēc tam 9-17 Filadelfijas AHL komandā, 9-20 šitajā Minnesotas AHL komandā. Viņš bija backups uz dažām spēlēm Minnesotā pagājušā sezonā. Tā vienkārši bija depresija. Filadelfijā viņš nebija tajā sezonā, ka tur bija 7 vārtsargi pa sezonu. Tā laikam bija cita, vai ne? Tur bija Hārts, Lions, tur bija viss kaut kas, tur bija kaut 7-4, tur bija Eliots, joprojām spēlēja. Ko domā par šīs sezonas Filadelfijas vārtsargu līniju? Kas tur ir? Viņiem būs, Ersons. Man pirmais nāk prātā gigantiskais Fedotovs. Viņš ir kļuvis laikam ar savu debiju NHL par visu laiku garāko NHL vārtsargu. Iepriekš bija Bishops. Koskinens laikam bija kaut kādus dažus milimetrus zem viņa. Tagad būs tas te Floridā, tas jaunais. Spencer Knights? Nē. Liels tieši? Viņš jau ir gandrīz 2 metri. Tas nav šitas te Esa Tikanens? Nē. Esa Tikanens. Tas vispār uzbrucēja. Tas ir, viņš bija... Ne, Henriks Tikanens. Viņš runā par Edmontons Oilers leģendu, Esa Tikanens. Nē, viņš bija Trailer Park Boys, viņš pat filmējās. Nē, Tikanens čista, bet... Man patīk, ka no turienes tu viņu zini. Jā. Nē, Reikuvo Henriks Tikanens, es sajaucu vārdu, jā. Viņam 23 gadi, 2,03 m, bet viņš ir Islanderos. Coopers Blacks. Viņš ir baltādas krasā. 2-0-2 viņam šobrīd. Jā, viņš. Filadelfijā pirms pāris sezonām bija diezgan labi vārtsargu līnija, kas notika. Whatever happened? Tu atceries tādu vārdu Carters Hārts? Kas ir viņa? Viņš vēl ir cietumā? Nē, viņš acīm redzot nevar ierasties uz tiesu, tāpēc, ka tas disruptos viņa treniņu plānu. Tas stāsts bija diezgan interesants par tiem spēlētājiem, kur viņi tagad Formentons laikam ir beidzis karjeru un tagad strādā pa celtnieku. Jā, tas vispār. Pa pārējiem es neatceros, bet kaut kas līdzīgs. Viņiem visiem bija kaut kas ar treniņiem, ka viņi nevar trenēties. Bet viņi vairs nespēlē hokeju neviens. Nē. Jā, bet Kārts ar viņš nespēlē hokeju? Nē, viņš nav spēlējis kopš, Viņš izstājās daudzsološs, varbūt nebaigi stabils. Jā. Viņš līdzīgi, ka, labi, es gribēju pieminēt vienu vārtsargu, bet nav svarīgi. Viņš varēja būt vienu sezonu līgas labākais vārtsargs un nākamajā AHL vārtsargs. Tu gribēji. Nevaru neapstiprināt, nenoliekt. Kolumbusas 1. vai 2. vārtsargu? Kolumbusas 3. vārtsargu? 3? Aiz Tarasu un kā? Kā viņam bija vārds? Nav. Viņš nevar būt 3. Ja ir kā viņam vārds, tad gan jau viņš nav 3. Rasels vēl varētu viņu izkonkurēt, bet man liekas šobrīd skaitās, ka Elvis ir 1. Mēļo jau, ka būs 50/50. Tur ir kaut kāds... Bet kaut kāds tipa tandēms, bet šobrīd laikam skaitās, ka Elvis ir 1. kaut vai Elvis dēļ. Bet, es domāju, ka sezonas sākumā arī viņam dos tā kā varbūt nedaudz vairāk spēles, bet
Bet, ja Tarasovs, Elvis jau pats Tarasovs baigi lielī, ka viņš tur esot baigi labs un tā, un man liekas, ka menedžments teica, ka viņš jau ir gatavs jau. Bija rakstīts, ka būs 50-50. Ok. Labi, tad 50-50 ļoti labi. Tas jau no Elvi atkarīgs. Un no Tarasova arī tomēr. Jā, bet visu uz Elvi spēdīs. Jets Grīvs. Jā. Viņš šodien redzēju, tikai bija rezervēts. Es godīgi sakot nezinu, kas viņš ir. Kas tas nezinu, pēc viņš čūka? vesels 9 spēles nospēlēja. Es zinu Tarasovu, bet Kalam bija 23 gadi, viņš legit varētu izkonkurēt Elvi. To viņam ir talants. Tarasovs ir Tamā dēls, tas, kas bija vārdsargs arī Tarasovs. Tas, kur vārdā bija nosaukt divīzija. Nē, Bet vispār bet, kaut kāds dinozaurs. Salvaķi Lājos, tas bija Zaks vārdsargs. Savčenko viņiem vēl ir. Tarasovs. Tas ir labs prospekts. Es arī godīgi teikšu, es Nē, vairs jau nav labs Bija- prospekts īstenībā. Kazahstāns. Tarasovs bija no Kazahstāns. Vadims Tarasovs? Nē, tas Jā, bija... tas nav viņam tēvs. Tas bija Bajārkins. Jā, tas bija Nikita Bojans. Nē, tāds pavisam vecs Tarasovs bija Ufē, riktīgi labi vārdsargu līnija. Tarasovs, Koļešņiks un Erzbergs. Nu jā, tas ir Vadims Tarasovs, ne? Un viņi sensis, jā. Nu, to es nezinu. Tas vienīgais Tarasovs visā mācas zemē plašajā. Erzbergs, jeb kā sportcents viņu nosaukt. Ešbergs. Jā, nu Rikus ir viņas 8. gads, Vadims Koļesņiks. Tarasovs, duālā pilsonība, Krievs un Kazaks. Tas nav viņam Savā- nerāds san. Dēls Daņils Tarasovs. Ok. Jā. Nu, Skaisti. tas tad Elvim riktīgi jāpieliek. Ābols nekrīt tālu no ābela. Vai Viņš kā jau pats latvieši arī teikt, ābols Ufā no sāk ābola spēlēt, tālu vai nekrīt. ne? Kas ir? Viņš arī Ufā sākts jaunais spēlēt, es atceros. Tā varētu būt. Jā. Kaut ir tik spēcīga komanda. Visiem bija vēl nozarīgi. Un kas vēl šogad varētu būt spēcīga komanda, Džeki? Radulovs ar Devils. Torresens. Viennozīmīgi. Un Red Wings. Pareizi. Tas vēl spēlē. Viņi noteikti jā. netiks plēkos. Toč. Viņi ar visu savu augsto metienu realizāciju Par ko mēs Netik- šobrīd runājam? par Detroitu. Ralfs teica, ka, nu, Detroit. Ralfs uzdeva jautājumu, kas vēl varētu būt karsti vai izšaut. Un, Pagājušajā konfināli. sezonā vajadzēja ņemt. Viņi bija tik tuvu un viņi pašvainīgi ka nepaņēma. bet viņi Ar visu Viņi to, nebija ka tik viņiem labi. tagad ir Tarasenko un Tarasenko, kurš vairs gandrīz vispār nemet pa vārtiem. jā, Nu. tu esi redzējis viņu vārdsargu līniju. Tas ir vispār kaut kāda pensionāra Telpots. Nu, Viņiem kaut kādi nedēļ 5 vārdsargi. viņiem ir. Nē, Delkovič, vai Man liekas, ka tagad ir. tu viņš apakaļ tur atbrauc? Nē, es zinu, ka Pitsburgā. viņiem ir Pitsburgā. Telbots. Pitsburgā, ja? Es zinu, ka viņiem ir Telbots. Bet, nu, Lions, Huso, Campbells, Kosa, kurš it kā ir solīds prospekts. jā, viņš ir elita prospekts. Es viņu tā nosaucu. Izklausās vienkārši pēc mid. Tāpēc, ka tas ir mid, jā. Huso bija Binningtona backups, Campbells ir AHL tika pagājušajā sezonā aizsūtīts un tagad centīsies kaut ko. Nē, nu, Jā, Campbells, pareizi. Tas taču ir vispār kaut kāds. es nezinu, kas ir Aleksandrs. Gilģis, Gilģis, Alex. Gage. Nu, Tas absolūti neko neizsaka. man tas arī baigi neko. Es zinu, ka Kosa ir prospekts, kurš jau Koss kādu ir laiku. ok prospekts, bet viņam priekšā ir Campbells, Lions, Talbots un Huso, kuri visi ir waiveros. Jāliek. Nē, nu es nebaidītos kaut kādu Campbell vai Lion likt waiveros. Mhm. Jā, Līgas labākais vārdsargs šogad. Kurš? Būs. nu, tas ir jautājums. Vai ir? Nu, viegla atbilde būtu Helebaks droši. Bobs. Nē, šis Jorkins. Šis Jorkins. Jo viņš ir monstrs. Būs arī. Okay. Ernestam noteikti kaut kas pa vārdsargiem sakāms. Kurš ir Kings starters šogad? Kempers. Es pat nezinu, Kings vārds ar glīnī. Tas ir tik slikti, ka es vairs nesakoju Kingiem. Kemperam varētu būt īstenībā labs Tu zini, sezona. kas notiek ar tavu, Viņš tavas atgriezās? komandas Jā. vadošo aizsargu? Nu, Dre Doughty, ja? Jā, kas ar viņu notiek? Tu zini, kas ar Dautīšu šorīt Nē. notika? Viņš ir Labāk, salauzis pagaid, nesaka potīti. Ernestam jau tā gara, grūta diena bijusi. Viņš spēlēs, ja? Šorīt Nu. pārbaudināja potītas salauz. Dārsīs Kempers un Davids Ritiks. Tas noteikti apstādinās McDavid. Tik slikti. Slikti vārds.
Ritiks ir slavens ar to, ka viņš ieskrēja vārds stabā vienreiz. Kam vispār ir laba līnija? Es nesūdzos par Taronas līniju īstenībā. Stolārs, Vols. Bet kurš būs pirmais? Vols. Nu labi, it kā Volam jābūt pirmajam, bet viņš laikam ir traumatisks. Ja viņš nebūs savainots, tad Vols būs pirmais. Jā. Stolārzam bija ļoti labi iepriekšējā sezona aiz Floridas aizsardzības, bet viņš nospēlēja mazas spēles. Dalīns ir jaunais Sabres kapteinis. Tikko lauzošās ziņas, ja? Jā. Mēs būsim pirmie, kas šo latviešu valodā pateiks. Mums ir kāds 10 minūtes, lai šo publicētu. Jā, pirms sporta centrs palaidīs Ģenerika rakstu. Zemes Girgensonu. Bet viņš smieklīgi, es tagad skatījos pārbaudas spēles rezultātus, man vienkārši automātiski aiziet uz Buffalo un es skatos, un Girgensons nav sastāvā. Vai ne? Kāpēc Girgensons nav sastāvā? Es nevaru pierast, ka Sabres vairs nav latviešu. Zinu, man liekas, man patīk Nashvilles vārdsargu līnija. Saros Wedgwood. Ar ko? Skaidrs. Saros un Wedgwoods. Starp nezinu. Dallasā bija backups. Tī labs. Kāpēc? Skots Wedgwoods. Arizonā spēlēja, man liekas, Los Angelesā arī. Kā Los Angeles. Kā sauc Nashvillā to? Rinne. Tas jau cik sen karjeru beidzas. Nē, es biju reāls NHL spēle tieši Buffalo un Nashville, un tur bija rezervē Rinne. Tu biji uz NHL spēli? Es biju Buffalo uz NHL spēle pirms 2 gadiem, kas bija Erasmusā. Jā, tā varētu būt, viņam bija pēdējā sezona. Jā, viņi zaudēja Nashvillē 3-7. Tagad editojot ievietosim šeit Pekka Rinne finish komentārī Game 7 versus Penguins. Nē, es sajaucu. Vai ne Game 6? Nevis Saros, bet He's still too good right now. Lankinens, tas, kurš tagad spēlēs Kolumbusā, jā? Nē, Lankinens tagad spēlēs Vancouverā. Jā. To bija Jaroslavs Askarovs. Nu, ja mēs runājam par Askarovs vārdsargiem... ir Sietlā tagad? San Jose. Viņš, kurš kā Jaiks. Bet viņš nesot gatavs NHL-am, tā runā. Nevar būt. Tuvu stāvoši cilvēki. Tāpēc arī viņi aizsūtīja uz AHL komandu. Viņš bija tik labs 20 čempioni. Nu, tiem pašiem Rangeriem labs tandēms varētu būt. Šis Jorkins un Kviks kā otrais. Kvikam bija ļoti laba sezona. Jā, bija ļoti laba sezona, bet viņš gan vecs. Jā, tu tā kā nevar zināt, kas notiks tālāk. Not so quick anymore, huh? Zini, kam īstenībā ir sneaky labs vārdsargu tandēms? Buffalo. Līvais kā otrais? Vai kas Es domāju, ka jā. Nu, viņš pagājušajā gadā, man liekas, parādīja, ka viņš... RFS jau zaudēja 1-0. Tu esi priecīgs, ka tu esi šeit, laikam, jā. Vispārīgi es laikam piekrītu, bet man ir aizdoms, ka Pekanenam, Lukonenam, es nevaru viņu normāli pateikt, bet man liekas, ka viņam tā iepriekšējā sezona bija tik laba, ka vismaz sezonas sākumā varbūt nedaudz būs tāds kritumiņš, varbūt tāds kaut kāds pielāgošanās periods, kad es tā domāju. Viņiem ir vēl viens veterāns trešais, James Reimers. Nu, tāda garlaicīga atbilde arī vēl būtu, ka Winnipegai, manuprāt, ļoti labs tandēms, jo Hellebucks... Ņemot vērā, ka Hellebucks 70 spēles nospēlēs, tu lietas, ko gribi viņam aiz muguras. Nu, bet... Kakonens, nopietni. Paga, viņiem nav vairs Brusā, pareizi. Tad nē, nē, tad es ņemu savu atbildi atpakaļ. Nu, tad Vancouver. Nu, aizgāja prom no podcastu. Viņš neizturēja prieci, laikam, bet Vancouverai. Es varu apsēsties viņu vietā. Ja, droši, davai. Nākamais no ielas nākas. Tu kā kaut kāds castings, tagad mēs intervējam. Divāns mums ir. Tā melna vienīgais. Leopard print arī ir diezgan... Kā vēl ir labs vārdsargu tandēms? Nu, tātad pa Vancouveru. Ja Demko ir vesels, un viņš nav vesels, un viņš nebūs vesels. Tad tu saki, ka Vancouveras tandēms skaitās Šilovs un Lankinens? Uz to brīdi, jā. Demko esot kaut kāds savienojums, kas nav nevienam. Kas nav savienojams ar citam. Nav ārstējums. Reālu spēlēšanu. Nē, nu, es atceros, ka vienā vasarā bija tā, ka McDavids vienkārši, tā teikt, ar vēlmi rehabilitēja savu celi. Tā teikt, ko normāls spēlētājs būtu operējis, viņš vienkārši fizioterapiju izgāja cauri. Tā kā bija tā doma, ka varbūt McDavids nekad vairs nespēlēs savā līmenī.
ka tā kā viņam nebūs vairs tas ātrums. Bet tā arī notika, jo viņš pacēla savu spēli jaunā līmenī un jaunā ātrumā. Jā, ļoti smieklīgi. Nē, varbūt trauma viņu padarīja labāku. Es nezinu. Deivids ir vienīgais spēlētājs, kurš var savākt kaut kādus 110 punktus, un tad visi teiks, ka viņam ir slikta sezona. Tā kā kas ar viņu noticis? Tam pašam Aikelam bija operācija, vai ne? Tā kā neviens nebija nekad taisījis tādu hokejists operāciju. Kurš būs šīs sezonas rezultatīvākais spēlētājs? Konors McDavids. Tad mums tagad kaut kas cits jāsaka. Viljams Nīlanders. Nedara. Viņam nav līguma gads. Jā, nav līguma gads. Tad nedara. Kučerovs jau vecs, un viņam vairs nav stēm. Nu, ne, viņš nav vecs, bet viņš nebūs. Bet viņam vajag Girgensonu vienā maiņā, tad būs ok. Viņam tas vairākums nebūs vairs. Darītājs. Jā. Bet tad Stemkus iebrauks mīnusos. Bet es domāju, ka Stemkus zaudējums noteikti noņems dažus punktiņus, tīri vairākumā Kučerovam. Jā, nav tas one-timers bet ir Gensels. Jā, bet viņš nav... Bet man liekas, vairāk Kučerovs deva uz centru, uz pointu. Pointam, nevis tā kā uz pointu. Uz to slotu viņš deva pointam piespēlīts vairāk nekā Stemkus. Pagaid, viņam ir Gensels un points maiņā? Jā. Vecīt. Nē, es domāju, ka varbūt viņam tā kā vienādos sastāvos būs vairāk un mazāk būs vairākumā. Jā, es jo loģiski domājot, neviens nevar savākt vēlreiz 100 piespēles vienkārši vienā sezonā tīri uz vairāk. Redz kaut vai tīri tāpēc tad. Jo, ja Hedmans ir uz zilās ar ripu un viņam ir 2 one-timer opcijas, tad tagad ir viena. Kučerovs īstenībā ir snīgi labs uz one-timer. Viņš vienkārši nemet. Varbūt viņš metīs vairāk. Tāpēc, ka Stemkus nebūs. Stamers metī. Bet viņam arī bija 40 goli, 44 kaut kādi, vai tāpēc, teikt, ka viņš vispār nemet arī. Viņam bija 44 goli, viņam 144 punkti. Jā, pa to jau stāsts. Nē, es vienkārši, man likās, ka viņam to goliņu bija mazāk, bet jā, es neatcerējos, ka tā līnija augšējā bija 150 punktiem. Tāpēc, droši vien tāpēc, ka viņš ir vairāk zināms kā piespēlētājs. Ja viņiem ir turpat points un Stemkus vairākumā. Bet katrā ziņā, jā, es domāju, komandām būs vieglāk pielāgoties tagad, kad nav vairs, kad bišķiņ Tampai tas formējums citādāks. Genselam ir otrs izlaikums, viņš spēlēs gan tajā pašā pozīcijā, kur Stemkus, bet es domāju, ka... Man liekas, ka Toronto un visi ap Toronto un viens specifisks spēlētājs ir gatavs sev pierādīt tik ļoti. Un mēs nerunājam šobrīd par izslēgšanas spēlēm, tā kā... Es jau nekur saprotu par Jā, bet es zinu, ka tu noteikti... Bet, man liekas, šajā argumentā parasti tu piemini playoffs. Marners. Es nebūtu pārsteigts, ja Marners vinētu labāko punktu guvēju titulu. Marners? Labi, es tiešām nebūtu. Viņam, man liekas, rekords ir 35 personīgais. Viņš ir vairāk par 30 metus, vairāk nekā vienā sezonā. Labi, tad... Mest viņš, protams, viņš vienkārši nemet. Bet jo īpaši tajās izšķirošajās situācijās. Es domāju, ka viņš var 2-40 iemest golus. Viss kārtībā. Es domāju, ka viņš var iemest 2-40 goliem. Tad piespēles kāds 85 varbūt. Tas, ko 90, 125, 130 punkti varbūt. Es domāju, ka viņš ir uz to spējīgs, bet tur atkal Matthewsam būs jābūt līmenī. Un tur viņiem būs jāspēlē kopā visu sezonu. Un es nezinu, vai viņi to darīs. Matthews būs līmenī. Zini, kāpēc tev pa tiem vārtiem prasīt? Tāpēc, ka Marneram pēdējās 5 sezonās ir bijis vidēji spēlē 0,85 vai 0,86 piespēles. Katru sezonu. Jau 5 gadus pēc kārtas. Tāpēc man ir grūti redzēt... Viņš nevar uzvilkt uz 80 piespēlēm? Var. Varētu, varbūt var. Bet vai tas notiks? Ja viņš beigs ar visu šito azēšanos, viņam sanāk, man liekas, sliktāk nekā Nīlanderam, ka viņš vienkārši tā teikt paņem, šodien es negribu. Atslino. Jā. Čipa beidz raudzāt, tie nav juniori, ja? Jā. Trailerī bija, ka stop fucking crying, bro. Jā, just shoot the puck vai kaut kas. Jā. Tā kā
Viņiem ir tas audio. Tai Amazon dokumentālai filmai. David audio arī bija. Bet jā. Bet labi, es nolacu nedaudz no tēmas, bet jā. Bet viņiem ir tas audio, un es tik ļoti gribu dzirdēt, kā Nylanders pasaka Marneram, stop fucking crying, bro. This isn't Junior. Man laikam tad pa McKinnonu jāsaka. Pa to rezultīvāko spēlētāju, ko es vēl nepateicu. Bet Jaņičuškins atgriežas, un viņš ir savā labākajā formā. Bet Jaņičuškins, viņš ātrāk pa kaut kādu novembri nebūs, man liekas, ne? Jā, bet McKinnons tāpat var 2 punktus spēlē savā kaut kādā konkrētā nogrieznī sezonā. Jā, viņš var. Bet viņš ir traumatiskāks pa McDavid. Cik viņam bija kaut kāds mēnesis pēc kārtas, ka viņš guva... Man liekas, iemet golu. Mājas spēlēs viņš... Viņam bija pirmās 39, viņam nebija no 41. Jā, kaut kas tāds, un tad beigās pārtrūka. Jā, pašās beigās bija tik tuvu. Es domāju, ja kaut kad Landes kaut kas atgriež, arī nav zināms, cik viņš būs labā kondīcijā pēc kaut kāda gandrīz 2 sezonu izlaišanas, bet... Viņš atgriežās, jā? Nevar zināt. It kā tā tiek plānots. Kuluāros mēļo, jā. Jā. Varbūt viņiem vēl tas jaunais Krievs Kovaļenko, laikam, kā viņam bija uzvārds. Varbūt tas tur ir kaut kurs. Būt, jā. Tie paši Lehkonens. Ņemot vērā, ka viņiem ir, teiksim tā, 2 caurumu vārtos. Es nepiekrītu pa 2. Man liekas, viņi to 1 caurumu. Es domāju, ka viņiem ir liels potenciāls, un šo sezonu varētu būt... Viņi tās spēles varētu dalīt vairāk tā kā arī 50-50, tuvāk tam. To tā kā vajadzētu darīt. Jo, ja Georgievs spēlē vairāk pa 60 spēlēm, tas nav labi. Georgievs ir, man liekas, vienīgais vārdsargs līgā, kurš var vienā sezonā būt līgas līderis uzvarās un vissliktākais vidē ielaistās ripas. Tā kā, jā. Kaut kad bija tas viens moments. Tas tāpēc, ka viņiem ir McKinnons un Rantanens. Jā, viņi dabūna uzvaras, bet tā. Viņi tāpat uzvarēs 7-6, to viņi arī parādīja pret Winnipegu. Tā kā, Jā. Bet... Drojins joprojām viņiem ir... Jā, viņiem ir tā kā... Viņiem, man liekas, ir pietiekami tā palīdzība. Middlestats. Jau vairs nav tik traki, jau viņš ir tāds, normāls spēlētājs. Jā. Viņš pat playoffos normāli spēlē. Tagad mēs viņu pa Goodstats varam saukt. Decent stats. Tagad viņš varbūt pat var pievilkties. Iepriekš viņš nevarēja kombināt. Man ir kaut kas kopīgs ar NHL spēlē. Pagaid, tātad tie, kas var pievilkties vienu reizi, ir labāki par NHL spēlētāji, ja? Jā. Tas ir acīm redzams, tas, ko mēs esam noskaidrojuši šajā procesā, jā. Ne, bet es ticu, ka mēs varētu būt labāki kaut kādā, vienā spēles elementā vai vienā kaut ļoti kādā... specifiskā spēles elementā. Par vienu NHL spēlētāju. Par kaut kādu, kurš ir nospēlējis tur kāds pāris spēles varbūt. Es nezinu, par kuru spēlētāju, es nezinu, kurā elementā, bet es ticu. Tāpēc, ka es zinu, piemēram, ir NHL spēlētāji, kuri nemāk pat... Filozofijas topiks. Nē, es esmu to aizdomāju. Labi, mēs to griezt ārā pēc tam kas, bet... Portugāls rubrika filozofija. Nē, mēs varam par to parunāt. Es domāju, ka es māku kauties labāk nekā Mārners. Jā. Ok, es biju domājis kaut ko nedaudz citu, bet ja mēs skatām kaušanos kā kaut kādu... Tas ir hokeja spēles elements. Ja tas ir hokeja spēles elements, tad es esmu diezgan droši, par kādu es esmu labāks. Es būtu ļoti apvainojies, ja es nebūtu par kādu vismaz, kaut kādā brīdī labāks. Man liekas absurds tas fakts, ka spēlētāji, kur jau no bērnības ir uz slidām, šis tā kā bišķi pārlec uz citu tēmu nedaudz, bet... Ir daudz spēlētāji arī starp uzbrucējiem, cik esmu dzirdējis NHL-ā, kuri nemāk tā kā ripu iecelt kā lakrusā. Jā, bet tu māki? Jā. Parādi. Davai. 12 seconds later. Ja man sanāk kaut vienu reizi no 100, tas nozīmē, ka es jau esmu labāks par kādu NHL spēlētāju. Es paņemšu mūju nākamreiz. Un nākamreiz man būs jāparāda, ka es to varu. Ja nē, savu nūju, savu ripu, savu ledu. Nē, ripu, nē. Mēs savu solījumu tops, mums arī ir savs kaut kāds solījumu. Jā.
Jo viņa reāli tā lenta nav, tu viņu aizēji patausti, ja? Es neiešu taustīt tavu teipu. Tas nav mans. Es par to runāju. Kur tur vēl nav komunālo teipu taustīt? Beidz. Komunālais teips. Labi, nonācām pie secinājuma, ka Valters nemāk tomēr Lakros uztaisīt. Nākamreiz. Mēs širo varam izgriezt ārā un nākamreiz. Nē, mēs negriezīsim ārā. Mēs iegriezīsim iekšā. Es vēl iefilmēju ar savēju. Kā tu tā ir Lakrosējies? Zini, kas noteikti nebūs vislabākais tandēms NHL? Korpisolo un Busī. Vai var lūdzu atkārtot otru vārdu? Brendons Busī. Bus ar B, tā kā Bruins. Nevis ar P, ja? Nevis ar P, kā Mēs nevēlamies, nevis kā Providence, bet kā Boston. Mēs nevēlamies šādas kļūdas pieļaut. Bet tāds jums ir tas tandēms šobrīd, jo Sveimans nav. Ja viņš grib 10 miljonus, nav brīnums, ka viņš nav. Sveimans grib 8 gadu līgumu. В РФС есть 1-1. Опа. Žiga Lipuščik. Kas? Viņš kaut ko poliski pateica. Žiga Lipuščik, Slovēņu kapteinis RFS. Kā tā liekas, Ernestoju Sveimanam izdosies ar Bostonas Bruins vienoties par līgumu līdz 1. decembrim? Viņš gribot 10 miljonus. Un uz 8 gadiem. Domāju, ka jā. Kāpēc? Ja Valters vēl ir ar Bostonu, tad viss aizies. Kāpēc, lai Bostonu viņam dod 10 miljonus? Sanāk, viņš kļūtu pa visu laiku Bostonas Kas vēl Bostonai vārtos? dārgāko spēlētāju. Kurš tad? Pasta. 11,25. Viņam, tad pa otro. Kā Saimons kļuva tik krūtis Bostonā? Simon. Bet Sveimans. viņš nav vēl 5 sezonu, kā starters aizvadījis. 5 spēles pret Toronto izdarījis visādas brīnumus. Korpisalo ar Bostonas vārtos? Jā. Viņa aizmainīja pret Ulmarku. Olmaks ir senatoros. Jā. Tāpēc Sveimans nav, man rādas, ka Bostonai ir viens vārdsargs. Kur ir prāts, tā teikt, aizmainīt Ulmarku un pirms parakstīt līgumu ar Sveimanu? Tā kā, kāds sakars? Tas vēl diezgan bumžīgi. Valter, kādā liekas? Jā, tā viss komanda. Vai Bostonu salūzīs? Ar vai bez, pagāja uz to Sveimana līgumu? Jā. Viņi tomēr iedurs Sveimanam to. Pielauzīs, jā. Ja viņi iedod 10 miljonus. Būs vēl būs Nīlander situācija. 1. decembrī 80 miljonu. Es domāju, ka tik traki nebūs, bet 10 miljoni par ko? Kā par ko? Bet viņš nav... Tu redzēji, ko viņš izdarīja pagājušajā playoffā? Vienā playoffā? Viņš vispār visos playoffos, kur viņš ir spēlējis, viņš ir bijis labākais Bostonas vārdsargs. Jā, bet viņš regulārajā sezonā sevi nav pierādījis kā stāvot pirmo numuru. Bet tā ir. Bet nevienam normālam vārdsargam regulārajā sezonā vairs nav jāspēlē 60 spēles. Helebakam. Jā, un ko tas viņam deva playoffā? Sarosam arī tas pats. Arī šitais te Šestjorkins. Ko dod 60 spēles playoffā? Absolūti neko. Regulārajā, tu domāji? Jā, tā kā tu esi regulārajā nospēlējis, ko tev tas pēc tam playoffā dod. Tas pats Andersens, teiksim. Cik viņš sen apakaļ jau. Bostonu Lučič parakstīs vēlreiz? 3 lietas, labas lietas. Tikai tāpēc, lai viņš atkal pēc tam uz policiju aiziet. Un sākt atkal... Labi, nav svarīgi. Okay. Jūs dzirdējāt, ka NHL šitā spēlētāju arotbiedrība ir iesniegusi jaunu prasību par to Ryan Johansen. Ko viņš izdarīja? Kas viņam tur bija pa prikolu? Šit kā līguma pārkāp. Bet netika, man liekas, pateikts, vai ne? Nē, man liekas, ka tas vai nu viņš neieradās uz kaut kādu treniņu nometni, vai nē, tas bija. Viņu aizmainīja uz Filadelfiju no Colorado. Jā. Un viņš neieradās AHL komandā, jo viņu uzreiz nosūtīja uz AHL. Jā. Tik vien tur bija problēma? Nebija kaut kas papildus vēl? RFS ielaidā 2-1. Ļoti skaisti. Tā notiek, ka mēs tik vēl vakarā podcasts taisnām. Nē, man liekas, ka... Bet ko viņš citu būtu varējis izdarīt? Nav jau... Tas netika pateikts. Pa korīpērienu bet mums jau neviens nekad neko nesaka. Tā teikt, mums, līdzjutējiem.
neviens nekad neko nesaka. Tas pats Perijs, ko viņš Čikāgā izdarīja, tu zini? Es tieši to tikko kā piemēru minēju. Ka... jā. Kaut ko viņš izdarīja. Baumas jau bija, bet viņš cik tās ir patiesas? Bet ārda mammu? Tās baumas nebija patiesas, cik mēs zinām. Bet pēc kā mēs to zinām? Tāpēc, ka viņš pateica, ka tā nav. Nē, beidz, tas jau gan, tās bija ļoti nesmukas baumas, teiksim, kā ir. Labi, es arī pateicu, ka es varu lakrus, tas nozīmē, ka es varu. Tās bija nesmukas baumas. Tas bija ļoti nesmukas. Visi gaidīja. Jā, mēs cerējām. Okay. Rasmus Dalīns ir jaunais Buffalo kapteinis. Vai jūs varat man nosaukt asistents? Zemes Girgensons? Zemes Girgensons. Pagā. Jā, viņš joprojām ir asistents. Šitais Skinners vēl spēlē? Nē, viņš ir Edmontons. Cik ir asistenti? 2 vai 4? Arī no sākuma es ļaušu minēt. Ok. Okposo tikko beidz karjeru. Es gribu zināt, cik viņiem ir asistentu un kas ir viņa asistenti. Šitais Powers jaunais. No sākuma cik viņi ir? 4. 4 asistenti. 4 arī ir daudz. Lūdzu, es gribu dzirdēt, kā viņš sauc. Kurš vēl nav aizbēdzis? Nolans Powers. Tomsons. Tomsons. Kozens noteikti. Kozens otrs. Tomsons, Kozens. Reinhards nav, Aikels nav. Bogosjans. Jā, Evanders Keins nav vairs. Risto. No. Es gribu teikt, Pēter, ka bet nebūs laikam. Tailers Ennis. Vēl labāk. Girgensons maiņas biedrs bijušai. 10 gadiem. Jā. Viens, kas agrāk Vegasā spēlēja. Aleks Taks. Jā, Aleks Taks. Tas pārējais, tas pūjaks. Bet 4. jūs nekad mūžā neuzminēsiet. Man kaut kāds random čuvaks, kurš... Vārdsaks tas nevar būt. Ne, tas nav vārds, tas ir random čuvaks. Varbūt es jums iedošu vienu. Čits Baltram varbūt kaut ko patīk. Viņš parakstīja baigi garo līgumu, bet tajā brīdī, kad viņš parakstīja to līgumu, viņš nebija vēl iemetis nevienu golu NHL. Tas tikai jau daudz ko izsaka, ka čuvaks nav iemetis nevienu golu NHL, un tas nekad nepateiks. Bet kā viņš parakstīja līgumu par 32 miljoniem? Viņam ir pār 30 vai? 4x8? 4x8. Es zinu, ka tu domā. Tas nevar būt Bairams. Nē, tas nav Bairams. Tas nevarētu būt arī Queens. Tas nav Queens. Jo viņam nav tikos līgums. Jūs padodaties? Viņš ir aizsargs. Tam būtu jābūt. Tas būtu loģiski, laikam, ja viņš ir aizsargs, jo 0 vārti. Tas var nostrādāt tikai vai no aizsargam vai Vitālijam Pavlovam. Wow! Ko viņš stāja pagājušā sezonā? Anglijā? Viņš man liekas 2 spēles Slovākijā nospēlēja. Viņš jau par asistentu? Vitālijs Pavlovs! Es domāju. Es par Sabres asistents. Sabres asistents Vitālijs Pavlovs. Nē, Pavlovs, bet čekā, es domāju. Jā, Kins mēja latviešu Krosbīs, šitais pats var. Es domāju, ka puikas tā kā Anglijā nospēlē un pēkšņi. Nē, es jautāju, kur pagājušā sezonā spēlēja 4. Sabres asistents. Nevis Vitālijs Pavlovs. Buffalo Sabres, viņš pagājušo sezonu spēlēja Buffalo Sabres. Vitālijs uz virslīgu atnāca tagad? Man liekas, ka jā. Uz Mogo, man liekas. Ļoti labi. Mēs varēsim turpināt baudīt viņa talantus. Jā. Kolēģi. Dalīns nav, Powers ir nav, amerikānis. Bairams nav. Bet zviedru uzvārds. Labais izliekums? Nē. Rasmus Asplunds. Ne? Tas vispār uzbrucējs. Asplunds ir zviedrs. Viņš ir uzbrucējs pareizi. Amerikāns ar zviedru uzvārdu. Kreisais izliekums. Fergusons. Tas ir kaut kāds šitas Bairam veidīgais, bet mazāk talantīgs. Viņš ir aizsardzības aizsargs. Viņš ir draftēts Buffalo, parakstījās Buffalo. Viņam pār 30. Nē, viņš ir ļoti jauns. Būs, nebūs. Valteram būs baigā škroba. Var kaut kādu pirmo burtu vārdam uz vārdam? Pirmais vārds vārdam.
Kāds Mats? Mats Olsons kaut kāds. Kad viņš ir draftēts? Es nezinu, jāapskatīt. Aptuveni. Pirms 3 gadiem vai sanāk? Tūliņ. Pagaid. Tas Mats Samuelsons. Matijas Samuelsons. Viņš randomā pateica, ko Kā tu zināsi? nezinu. 18. gadā draftēts otrajā kārtā. Pateica Samuelsons. Kaut kāds līderu dotības droši vien jau ir. Līderu dotības, jā. Viņam 21. 22. gada sezonā bija 0 vārds, 10 piespēles. Viņš starpsezonā parakstīja līgumu par 4,285 miljoniem uz daudz gadiem. Uz cik gadiem? 8? Jā, aptuveni. Ko nozīmē Elite aptuveni? prospektu 7 tādu plus? neatrod. Kā neatrod? Viņš ir Buffalo Sabres rosterā. Uz 7 gadiem, es ļoti atvainojos, uz 7 gadiem viņš parakstīja. Nu tāpēc es nevaru. Jā, tāpēc tu neuzminēji. Tas nekas, ka tu viņu vārdu nemaz nezināji. Es zināju. Bet viņš jau 2000 otrākā mans gads. Viņš saka, amerikāns, zviedru, nu viņš ir puszviedrs. Viņš ir piedzimis. Tā ASV 18 izlasē bija kapteinis. Nu, re, līderdotības. Nē. Un viņš ir goli. Vai arī vienkārši Tagad Sabres ir, tā kā kādā fantasy. Tā Girgensons vienā sezonā bija asistents arī, vai ne? Man liekas, pat 3 sezonas. Ā, jau tā. Jā. Nu, tad jau tur nav augsta lati. Ko viņš var būt? Labi. Viņam pagājušajā bija 40 spēles, 7 punkti. Kā viņš par asistentu var kļūt? Līderdotības. Un tad arī kaut kāds Jasons Zakers, kuram pār 30, un viņam viņš nekas nav. Nu jā, tāpēc, ka viņš ir kaut kāds bijušais pingvīns, nešvilietis, Minnesotietis. Arizona. Jā, viņš ir daudz komandās. Lietis. Man Un liekas, arī vislabākais ASV ir un Minnesota. izlasīs Man viņš Labs taisās ar kapteinis. Minnesota, jā. Viņi tik daudz vienkārši kapteinis. Es gan viņu 8 Pitsburgā studijas. labāk atceros. Tāds ir, ka tā kā tu tieci NHL, tas bija kapteinis 8 studijas. Viņa labākie gadi bija Minnesotā. Nu, tur es tev piekritīšu. Viņam tā 60 punktu sezona, kur viņš 3 plus gols iemet. Tā Tad bija viņš Minnesota. pieprasīja maiņu. Jā. Kāpēc Owens Powers nav nekas? Jā, tas ir labs Kāpēc jautājums. viņš ir viņš spēlētājs? kaut kas? Nē, tā kā kapteinis asistents. Viņam ir kaut 19 gadi, ne? Vai ne? Otrais gads. Samuelsonam ir 24, Poweram ir 201. Nu jā, To tur jūs arī ir uzmanīgi. atbildi apmēram. Nu, nav vēl, nav. Nu, būs. Būs, jā. Tikai tas tā komanda. Visam savs laiks. visam Es savs priecājos, ka Dalīns ir kapteinis. laiks. Nu, kurš gads tur varētu būt vai kapteinis? Samuelsons ar savām līderu Loģiski dotībām. domāju, tas varētu būt Samuelsons. Jā. Bet tas, Līderu bet, dotības. Līderdotības. bet es domāju, NHL fanu bāzi nesaprastu, ja Samuelsons būtu ielikts. Nu, tur ir jābūt bišķiņ zināmākam tomēr tam spēlētājiem, man liekas. Wow, Andijs Grīns bija cik gadus New Jersey Devils kapteinis? Bet viņš bija jau, tas jau bija, ne jau ka viņam karjera tikko sākusies. Cilvēki tomēr bišķiņ zināja, kas viņš tāds ir. Kas ir Zeks Bensons? Arī kaut kāds jaunais ASV uzbrucējs, jā. Džeks ir dzimis 5. gadā, viņam pagājušajā gadā bija 30 punkti Sabres Jā. sastāvā. Nu. Es pat atceros, kā viņš to pirmo golu iemet. Kā tas strādā? Caur kājām izvilka ripu. Nē, labi, tagad 5. gads, viņam ir 19 gadu, vienkārši šķiet tikko 5. gads. Viņš ir meistarīgs. Un Tad, ja mēs viens no iemesliem, kāpēc Girgensona palaida šajā starpsezonā. Viņiem ir daudz tie jaunie spēlētāji vienkārši. Nu. Nu, tā ilgstošā atrašanās peklē noteikti nospēlē pa labi kaut kad, jā. Agrāk vai vēlāk. Bet vai viņi beidzot tiks play-offā? Nē, es ļoti šaubos. Viņiem tā, man patīk viņa aizsardzības līnija, bet viņi joprojām nemāk spēlēt komandas aizsardzību. Tā kā Tas, man liekas, uz treneri ir, bet viņiem šogad jauns treneris. Tā nav Jā, tā, nu. ka pēdējo reizi Sabres bija playoffā, teikt, vēl tieši Girgensons nespēlēja. jā. Nu jā, jo viņš Kaut nav kāds bijis. 1 vai 2 sezonas tieši pirms Girgensona. Tad viņi sāka tankot par McDavidu. Vai Girgensons šogad izjutīs pēc sezonas garšu beidzot? Vai ne? Tas arī ir labs jautājums, jo Jā. tām arī ir uz tās Es līnijas. domāju, ka uz sliekšņa, jā. Jā, sanāk. Es tomēr domāju, jā. 10. 11. gada sezona Tas- pēdējā reize. Tā būtu jābūt. Man ir jāsaka jā, jo es kaut kad starpsezonā uzrakstīju blogu, ka es pateicu, ka jā, būs. Es nezinu, es neesmu pārliecināts, jo nu, tāpat. Bet tie līderi, manuprāt, ir pietiekami meistarīgi, lai uz viņu rēķina kaut Jā. ko. Pat ja nav dziļums, Bet tad mēs es paši domāju, tikko runājām, mēs paši runājām, ka nebūs Tampai tāpat rezultatīvitāte vairākumā.
Ka tas vienkārši statistiski Nu, ka Kučeram nebūs 144 punkti, bet tam jau arī nav jānotiek, lai viņi tiktu play-offā. Viņi bija diezgan tuvu netikšanai play-offā īstenībā. Tad tu teiktu, ka viņi 5 punkti. 6. Tad saka, viņi netiks. Es gribētu ticēt, ka viņi tiks, varbūt tas kaut kāds Girgensons lāsts. Viņam bija 98 punkti, 91 bija Detroitai. Bet Detroit noteikti būs švakāk. Es ar tā domāju. Florida tiks play-offos. Tas tā kā būtu bez variantiem. Jā. Toronto arī. Droši vien, jā. Boston. Es arī domāju, ka viņi ar visu korpusālo tiks play-offā. Beidz Pasta. Viņiem ir pirmās maiņas centrs tagad. Beidzot, jā. Potrā arī gan jau būs. Jā, viņš varētu spēt. Kas ir pirmās maiņas centrs? Elias Lindholms. Kā pareizi? Lindholms? Es nezinu, kā jāapšās pareizi. Lindholms. Bijušais Vancouvers un Calgary uzbrucējs. Es domāju, ka viņš varētu labi iedarēt. Viņš arī Karolīnā bija, ne? Jā, tas bija pirms Calgary. Tas bija pirms... Dougie Hamiltona trades. Jā, Dougie Hamiltona. Tas... Zadorovs pagaidām, laikam, pirmajā aizsargu pārī ar Makavoju spēlē. Man interesē, kā tas izskatīsies. Bet... Tas man šausmīgi nepatīk, kā Toronto fanam. Es saku, tas ir... Es domāju, gan pret Zadorovu spēlēt. Tur Metjūs būs uzreiz lazaretē. Tur bija tā bilde, kur Bufflinam tur bija, viņš aiz krēklu, tur ņēma 2 vegasiešus, un Zadorovam būs kaut kas līdzīgs. Būs, jā. Vienā rokā Domija, otrā. Bertuzī viņš nevar paņemt, jo viņš... Jā, bet tagad jākaujās, tad viņš nekaujās. Zadorovs? Jā. Es redzēju, ka viņš kaujās. Tāpēc, ka visi mīž no viņš ir milzīgs. Es neatceros, ka viņš būtu kāvies. kāvies. Gan jau, ka viņš ir kāvies kaut kā. Viņš nekad nav kāvies. Viņš teikt, ka viņam nav neviens kautiņš. Labi, ja mēs pieņemam, ka Atlantijas divīzijas top 3 ir Florida, Toronto un, es domāju, Boston. Jā. Kas ir metro divīzijā? Tas ir tur, kur ir Karolīna. Devils noteikti tiks play. Es arī tā domāju. Bez variantiem. Es arī tā domāju. Tur pagājušā sezona bija kaut kāds vienkārši... Zini, ko? Man patīk Vašingtona. Ar Liku Dubois? Jā. Liku Dubois? Nē. Erika Mateiko Vašingtonas Capitals. Kas ir Erika Mateiko? Viņam ir komanda NHL. Kas viņš tagad skaitās pirmais centrs viņiem? Mateiko? Nē. Dubois. Viņš tuliņās nokodīja Ovečkinu. Nē, bet tas tieši pa centru domā. Jā, droši vien, jā. Tad ko pasaka? Pirmais vai otrais Stroms, man liekas, ir labāks. Ņemt, kas tur vēl kaut kāds. Konors McMichaels viņiem vēl jaunais. Es vēl kaut kad lasīju par, ka Blakeam bija jākāp, tā ka viņš vēl Los Andželesā bija pagājušas sezonā. Blakeam bija jāvelk ekipējums uz ledus un jākāp ar Dubois, un tur jāstāsta viņam, ka uz laukuma ir, jādod sevi, bišķiņ jāiesaistās. Tā kā, es domāju, ka viņš saprats situāciju. Es ceru, ka viņš saprats situāciju. Jebkurā gadījumā kāds 40 punkts, jo viņš jau nopelnīja. Bet ar to būs pietiekami. Viņš pateiks atkal, ka nejūtās kā mājās, gribēs ātri prom un kaut kā tā. Manžiepāni. Jā, viņš var būt ļoti efektīvs spēlētājs, ja pareizi izmanto. Čikrens, kas vēl? Tas man ir uz jautājums. Es neesmu droši, kā viņš tur iedarēsies un cik viņš būs derīgs, bet tur kaut kāds potenciāls varētu būt, jā. Tā viņa aizsardzība. Un Logans Thompsons. Un Čārlijs Linkēts, viņiem abi vārdsargi ir uz labo, ķerā labo roku. Točni, jā. Tas ir baigi dīvaini, es neatceros, ka tā pēdējā reize bijis. Kaut kādā Winnipegā, man liekas, tur šitais, kas tur viņiem bija. Brusone bija gadījumā? Nē, Brusone. Komrijs? Nē, vēl sanāk. Kā sauc to, viņš Kolumbusā spēlēja Filadelfijā. Paveļets bija viens, un tas otrs bija Francozam bija izliekums arī otrā. Hutchinsons. Hutchinsons arī bija Winnipegā kaut kādu brīdi. Nē, bet tas nav tas. Bet viņš spēlē visās komandās, kur nosauc. Winnipeg, Flyers un Columbus. Jā, viņš ar Columbus uzvarēja Calder trofeju. Sen apakaļ. 10. gadā, kaut kad 9. Šitos bija piemirsts. Godvārds es nevaru atcerēties, kā viņš jau. Off topics, bet atgriežoties pie Zadorova kautiņiem. Pagājušajā sezonā 5. Un tad iepriekš 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3. Steve's Masons. 76. gads ārprāts. Nē, Steve's Masons.
Elvis prospekts rāda Kris Meisons. Nē, Stīvs Meisons. Jā, bet Stīvam laikam būtu jābūt tam īstajam. Tad Elvis prospekts kļūda. Es tagad skatos Elite prospektā Stīvs Meisons. Tad tas ir Nē, cits vienkārši. Es saku Kaldera trofeju 2009. gadā. Viņš aizvilka Kolumbus līdz playoffam, kas ir visnībā labs. Divu vārdsargi bijuši ar Meisonu. Tā, Jets. Jā, Hellebucks bija tajā sezonā, bet viņš bija, man liekas, 3. vārdsargs sākot sezonu tajā gadā. Kādu vai laiku? 2. Bija viņam tāds laiks, jā. Ļoti interesants. Tad atgriežoties pie metro, tad kas mums tiek Rangeri un Devili laikam ir kā, jau stabili, jā? Es tā gribētu teikt. Es domāju, ka Washington tiks. Man patīk tas, ko viņi dara. Karolīna ar savu zaudēto uzbrukumu. Zini, es gribu apstīties, kas tur tajā Karolīnā notiek, jo viņi vismaz nečas parakstīja, vai ne? Jā, un Jarvis arī spēlēs lielāku lomu noteikti. Viņi ir zaudējuši Tervainenu, viņi zaudēja Genselu, kurš uz deadline pievienojās. Tas tā. To vēl var paciest. Viņiem ir Svečņikovs joprojām, kurš nečas. Traumējās arī bieži. Jarvis, Aho. Labi, tas ir diezgan ok top 4 uzbrukumā. Bet ar to vien nepietiks. Kotkaniemi, Rosloviks, Martinoks. Jordans Stāls, Martinoks, jā, Brendans Lemjē, Tysons Josts. Aizsardzība arī viņiem baigi vecā. Kostis Fērs, viņiem vairākumu varēs. Kostis Bērs, Bērns, Slavins, Walkers. Bet man tā vārdsarga līnija joprojām nepatīk. Andersens, Kočetkovs, kaut kā, nezinu. Tāpēc, ka Andersens traumējās bieži un Kočetkovs, domā, nav gatavs, ja vēl? Tādēļ. Es nezinu, vai viņš nav gatavs. Viņš noteikti nav gatavs vilkt to komandu sēžašanas spēles. Tas varētu būt nepieciešams. 42 nospēlēja, 9-1-1 bija tīri, Bet playoffā viņam joprojām neviens nedēļ spēlē. Tā kā, kas to lai zina. Jau tā kā viņam būtu laiks sākt. Ja ne vilkt, tad vismaz tā kā normāli spēlē. Labi, pieņemam, ka Karolīna. Pieņemsim, ka tiek. Tīri tā. Viņi 111 punktus dabūja, tagad viņi dabūs 105. Tad mēs Washingtonu skaitam iekšā, ja? Es gribētu skaitīt Washingtonu. Islanderi tiek? Nē, Islanderi netiek. Labi. Detroit, es domāju, arī netiks. Ja būtu viens tāds tumšais zirdziņš jāizdala, es droši vien liktu uz Philadelphia. Bet, jo viņi bija... Tikai tādā gadījumā, ja Rodrigo Abols ieņems otrā centra pozīciju. Minimums, kā minimums otrā centra pozīcija. Vislabāk pirmā. Kas tad viņam tur priekšā ir? Kuturie. Kapteinis, noskračoties kapteinis. Frosts. Mičkovs ir malējais. Farbīs ir malējais. Viņiem ir ļoti sūdīgs centra kodols, teiksim, kā ir. Bet, Kuturie, es nosaukšu toņās visus centrus. Kuturie, Frosts, Lotons, Pēlings. Frosts ir ļoti labs forčekers. Pēlings laikam neiet to ceļu baigi, lai varētu izšaut, kas to teica? Lotons. Viņš ir ok, 3. centrs. Bet jautājums, vai tiešām Abols ir labāks par viņu? Es šaubos, bet vai Frosts ir 1. centrs normālā komandā? Arī nē. Es vienkārši domāju par to, ka viņi ir tomēr labu laiku NHL, viņi to hokeju zina, un vai Abols kā viņus izkonkurētu. Abols varētu nokost komandas kapteini. Kamēr viņš ir nostručots? Kas vēl centrā spēlēs? Vispār viņam ir labas iespējas, teiksim tā. Tik sastāvā, jā, bet... Labi, ne jau ne jau otrajā, pirmajā maiņā. Philadelphia Flyers staff. Šobrīd ir viens vārds tikai komandas konsultants Oļegs Snaroks. Ko? Tu nezināji? Nē. Oļegs Snaroks ir paņemts Philadelphijā kā konsultants. Kāpēc? Pārsvarā es domāju, Krievu. Uz Mičkovu vai Fedotovu. Pagaid, arī vārdsargu treneris nav Naumovs. Jūs atceraties to Zamulu? Jā. Kurš man liekas, ka Islanderos, ne? Sorokin. Naumovs. Naumovs, jā. Viņš Sorokinu trenēja CSK. Jā. Un tagad viņš, loģiski. Jā, pa Zamultu, ko tu gribēji teikt? Es atceros to incidentu. Jā, to incidentu. Un tagad Snaroks būs viņa treneris, tas, man liekas, ir...
Viņš kaut ko nesen Es tur... nezinu, kā HL kaut kur treneri pēdējā laikā strādāja. Es nezinu. Es kā HL nesakoju līdzi. Znaroks. Kā Man liekas, arī ka- nevienam nevajadzētu darīt. Piekrītu. Kazaņš saka, Bars Kazaņš saka, 22. Bars, jā. 23. sezonā. Es pat tur nezināju, ka viņš reāli bija Bars galvenais treneris. Kaut kādā decembrī viņš ir palaists prom un es Wow. nezinu, gan jau kā kādā jūrmalā sēdējis pēdējos 2 gadus. Tas Zamula kaut kur esot teicis, ka viņš tā kā tur vienīgais Krievs Filadelfijā, viņam tur baigi it kā viņš jūtās slikti un... Nāk šausmas. Nu jā, ķipa kaut ko tur baigi stāstīt, ka tur grūti ir vienam kā Krievam un tagad ķipa baigi labi, bet nu... Jā, kāda nelaime. Visi komentāros viņi baigi tur žēloja un teica, good for him, now Znaroks here un tur kaut ko, nu... Jā, un Nē, tagad man liekas, mēs zinām, kāds viņš ir Fedotovs un patiesībā. Mičko. Mēs zinām, kāds Zamula ir, bet mēs vēl labāk zinām, kāds ir Znaroks patiesībā. Tas pat nav slikti. Znaroks ir, nu, kā lai pasaka, labs motivators. Viņš jau vecs. Un tāpēc viņš Man liekas, ka labs viņam motivators. sapasēs labi ar Torts. torts, jā. Bet vispār, jā, abi divi tādi diezgan Nē, ja Znaroks būtu tā kā... līdzīgām raksturu iezīmēm. Uz soliņa Old tur man pat yells blakus. at cloud. Ja Znaroks uz soliņa būtu. Ar Torturelu, tas būtu, jā. Bet viņš no tā angliski nemāk runāt. Viņš Znaroks pats ir parādīs vat šitā, un tad viņš vairs nebūs uz soliņa. Ai, kur tie laiki? Znaroks un brālis Igors Znaroks. teicis, Kur viņš spēlē kā Helā? Ne, viņš vienkārši treneris ir. Jā, bet vismaz viņš būs Igors, ja? Viņš būs tu meitas vīram. Panārinam. Vienā divīzijā spēlē. Filadelfija jau nav baigi tālu no Ņujorkas. Turpat blakām arī Sorokins. Nav Umovs. Es zinu. Tā Kur kā- nav Umovs? Nav Umovs? Islanderos, vārdsargu treneris. Es pat arī nezināju, ka Neumos strādāja tās līgas vienā no top komandām. Kā vārdsargu treneris. Okupant līgas. Jā, Okupanta līgas. Viņš bija Jaroslavļā, viņš bija... Maskavā Maskavā viņš arī bija. Jā, Viņš arī Dinamo bija, man liekas, sākumā. kaut jā kādā viņš treneris bija. vārdsargs. Viņš bija Doņetskā, Donbas. Nopietni. Viņš Čatlanda. Tas ir Visur viņš ir bijis. ironiski. Viņš 10 gadus bija Krievijā. Doņiskā, nu jā. Viņš pat bija Krievijā treneris vārdsargu. Jā. Nu, bet tā ir Krievija, kur ķip spēlē ar Ķīnu un Baltkrieviju. Es negribu tagad nokļūtīties, bet viņš Olimpiski gadījumā atlēti. nebija nesen arī uz to, tā kā Putina to propagandas spēli, kas bija tur kaut kāds Maskavas Dinamo pret CSKA. Tāda spēle bija. Kaut kas tāds bija, kur... Es esmu diezgan pārliecināts, ka Ovečkins bija tajā spēlē. Nē, man liekas, ka viņš nebija. Kaut Tur kādā bija kaut Večkins kādi- bija tikko Viņš tikko bija kāda kaut kādā pārbaudas spēle, tikko kaut kāds Krievu. Nē, tas bija jau pirms kaut kādiem Kā jūs mēnešiem. zināt vispār par to? Es esmu mēdī Latvijā par to Tas rakstu. terminally online. Nē, mēs tur rakstīja par to, tāpēc, ka tur bija kaut kādi latvieši daži, bet tie bija Jā, kaut jā, kādi ļoti jā, maz jā, zināmi. cits. Tas Val, bija, valsts nodevēja spēlēja kaut kādā Jā, spēlē. tas bija Bet Putina olimpiskās spēles. Nu, tas tad, arī kad runāja. Twitterī Tur, kaut kur kāds baigais... Muštakovs aizbrauc. Jā, tas bija Muštakovs. Un tad, kad Twitterī kaut kāds baigais botu karš sākās, to es atceros, tāpēc, ka viss Twitters bija vienkārši pārbāsts ar tiem Krievu botiem, kas lika pa to... Vēl bija viens jaunais hokejs, kurš Dinamo spēlējis, uzbrucējs kaut kāds. Kurš Mogo spēlēja pēdējos gadus, bet viņš arī Dinamo spēlējis. Jā, to vienkārši tas raksta. Ka viņš augstu Muštakovs. Kaut kāds zābists, Jā, es tieši to domā. pašu daru. Nē, pagāja uzbrucējs. Viņš, jā, bija- Kirils tam bija. Jā, tas laikam. Kirils tam bija. Viņš, jā, Dinamos sistēmā kaut kādu laiciņu nospēlēja. Muštakovs, Kirils tam bija un citi bēda brāļi. Pāvils Goroškovs, Martins Lavrovs, dzirdēts, Aleksejs Popovs, Tas Popovs zina, ka viņš ir florbolists vispār. Nikita Zantmans un Alisers Mubaraškins. Es ar viņu Īsts latvietis. Kad es trenējos hokejā, es ar viņu kopā spēlēju. Un tas Ališers, viņš tagad man šeit spēlē, kur Krievijā vispār. Nu, nē. Nu, tāpēc, ka Latvijā viņš vairs nevarēs spēlēt. Bet viņš visu laiku, viņš kaut kādā Kazaņā, viņš spēlēja savus prismu pārdaugumu, 11, 12 gadu, un pēc viņam viss dzēja vēl, viņš uz Kazaņu brauc. Nu, ok, labi. Šis iet kopā, man liekas, tā kā, es domāju, uz vārda varam ticēt. Jā, kāpēc ne? Interesanti, ko tagad dara Jānis Kalniņš.
Jo viņam nav līguma, viņš no Amūra ir. Ties, viņi zina, Ko Janis Kalniņš dara? Janis Kalniņš. Es zinu, ka Ieļisējos gājis pārbaudas spēlēm, par to rakstīja, ka Latvijas izlases tagad, kas bija. Ieļisējos, man liekas, jā, viņš ir. Viņš bija, viņš parakstīja līgumu Slovākijā, tad viņš notraumējās, viņu atlaida, vai uz apusēju lauza to līgumu, es neatceros, kā tur bija. Un tad viņš nav spēlējis. Viņam ar 30 gadu mūžīgais perspektīvais. Es atceros, jā, tāpēc, ka es visu laiku teicu, ka, ko to Ieļisēju liek top maiņās, ko viņi liek top maiņās. Un tad viņš iemet golu. Tas ir viena spēle, tikai viena spēle. Jā, beigās viņš bija Latvijas izlasē olimpiskajās spēlēs. Mēs pabeidzam NHL vēl, pa to tabulu. Kas tur ir? Mēs izrunājām austrums, gandrīz sēdzēt rietums pēc tam. Labi. Es nezinu, Pitsburga netiks, jo Crosbys nevar vēl vienreiz 90 punktu līmenī spēlēt, vai cik tur viņam bija. Viņam bija Celtics pat gandrīz, man liekas. Kaut kur tur ļoti tuvu viņam bija. Pāri punktam spēlē viņam bija. Tā ļoti interesanta statistika, kas mums ir precīzi jādara. 94. Bet nebūs viņam vēlreiz 42 golu un 94 punktu. Un visdrīzāk nebūs viņam vēlreiz 82 spēles. Un visdrīzāk nebūs vēl vienreiz Malkinam un Letangam un visiem tiem 82 spēles. Un Karlsonam vēl jau vairāk. Tad cik no metro tiek? Devils Rangers stabili, ja? Jā, kas būs trešā komanda tajā pirmajā trīniekā? Garantētajā divīzijas trīniekā. Karolīna, es domāju. Labi. Labi, viņiem būs solis atpakaļ, bet reāli, ko viņi ir zaudējuši no pamatsastāva, kas viņiem bija pirms Gensela treida. Teravainens, ok, labi. Otrās, trešās maiņas uzbrucējs. Reāli, ja mēs reāli paskatāmies. Labi, ne trešās, es pārspīlēju. Otrās maiņas stabils uzbrucējs. Aizsardzībā Brets Pešī. Bet viņiem ir Šons Volkers klāt. Jā, bet ok. Es nezinu, kas es varu vēl paskatīties, bet man liekas, ka nekas vairāk, man liekas, ka nebija. Onijs D'Angelo. Breidijs Šejs, pareizi, tas ir liels zaudējums. Jā. Džeks Rosloviks. Džeks Rosloviks viņiem klāt nāk. Točno, jā. Kas jau viņiem ir? Jevgeņijs Kuznecovs. Tā. Teivo ir zaudēts. Un to mēs Kuznecovu nepieminējām. Kuznecov. Bet tas arī tā kā skaitās no deadline, ja, ka to mēs nevaram skaitīt. Jā. Bantings ārā, Gensels iekšā. Labi, to viņi tā kā zaudēja. Bērns paliek vecāks, Šejs Pešī, tas ir zaudējums, jā. Nē, es nesaku, ka viņi nav zaudējuši, bet es vienkārši nesaku, ka viņi tagad no 111 punktu komandas būs kaut kāda 89 punktu komanda. Tas jau arī būtu tā kā bišķi pat raku. Okay. Es domāju, kaut kur ap 100 jau būs. Tas, es domāju, ir pietiekami, lai tiktu divīzijā. Vismaz, labi, varbūt ne Atlantijas, bet metro divīzijā, jo tas tā kā būtu pietiekami. Jo New York Islanders tik 3. vietā ar 94 punktiem. Okay. Tad, un Tampai, jebkurā gadījumā mēs neskatāmies uz to metro. Ok, un tad kas tiek no Atlantijas divīzijas? Tad Florida, ja? Florida, Boston, Toronto. Un tad wildcards paliek 2 komandas no divīzijas. Es teikšu, ka Philadelphia ir viena no tām. Philadelphia, man nepatīk tas uzbrukums, kas viņam, man liekas, ka viņiem bišķi pa vārgu tur tā visa situācija. Es domāju, ka Jorks un Mičkovs varētu vairākumu salabot. Varbūt, Tortis visu, ko var izspiest no viņiem, bet, jā. Un Znaroks. Labi. Jā, vārtos jautājums. Man liekas, ir bišķi pa trāku. Man liekas, tas, kas pagājušajā sezonā notika, bija kaut kāds. Kaut gan viņiem visu sezonu vārtos bija Ersons, un kaut gan tas nav mainījies. Bet, labi, mēs piekrītam, ka viņi būs tuvu play-offiem. Jā, par to es nešaubos. Washington arī būs tuvu vai iekšā. Detroit arī tīri teorētiski var būt tuvu vai iekšā. Man patīk Monreāli.
Okay. Man pat Monreāli patīk labāk par Detroitu, jo Detroitai bija metienu procents pārāk augsts pagājušā sezonā. Es man liekas, sākumā par to. Jā, tu par to teici. Viņiem tas sezonas sākums bija ļoti labs. Pārāk labs. Un tas tā kā nenotiks vēlreiz droši vien. Droši vien viņiem vēlreiz arī nebūs 10 zaudējumu sērija. Kaut kur janvārī, februārī. Vai... Nu, es nedomāju, ka Detroit tiks playoffā. Es arī nedomāju, ka viņi tiks playoffā. Viņiem vārdsargi pārāk vāji un aizsardzība ir, ar vienu saidi nepietiks. Ko mēs par Otavu domājam? Viņiem arī jau cik gadus būtu jātiek playoffos. Bet viņiem vienmēr ir vārdsargi bijuši liela problēma. Vai ne? Ulmarks viņiem tagad ir. Bet jautājums, vai tas būs Ulmarks, kas bija Bostonā vai drīzāk Buffalo pirms tam? Bet nebija jau viņš slikts Buffalo. Vienkārši Buffalo nebija, jā, bet... Bet cik viņš labs būs tagad jaunā komandā ar jauniem partneri, aizsardzību, ar kuriem jāmāk sastrādāties. Tā būs Ottawa bez DJ Smith ar Travis Green kā treneri. Labi, tas, ko mēs redzējām no viņa Vancouverā, tas, ko es nezinu, vai tas ir attiecināms. Jo Vancouverā viņam bija labas dažas sezonas īstenībā, kā treneri. Ja es nemaldos, viņi nokāva St. Louis burbulī kā čempions tā gada. Jā. Es teiktu, ka treneris ir uzlabojies. Man tā šķiet. Kas viņam tur vēl ir? Aizsardzība viņiem ir tradicionāls sūdība. Bet, uzbrukums ir. Pinto būs visu sezonu. Cerams, ka Norris būs vesels. Žiru varbūt vēl kaut ko varēs. Battersons. Tas pats Štuca. Labi, Davids Perons ir klāt. Tad būs viena no Atlantijas, droši vien, ja? Wildcardā. Vai Buffalo, vai Ottawa, vai Monreāli. Man joprojām, es saku, man liekas, ka Ottavas, es vienkārši nevaru paskatīties uz Ottavu un pateikt, jā, tā būs playoff komanda. Jo viņi nevar, Viņi joprojām pārbūvējās. Man tā aizsardzība, nevar normāla komanda top 6-niekā turēt Travis Hamoniku un uzskatīt, ka viņi playoffā. Šābots visu laiku savainojās. Vēl jau vairāk, jā. Nevar Sandersons 30 minūtes spēlēt. Es gribu redzēt Ottavu playoffos, jo tas vienkārši ir interesanti hokejam. Bet, pret Toronto, ja? Vēl jau pirmajā kārtā. Vēl labāk Monreāli. Monreālai arī tā aizsardzība. Viņi, man liekas, ir vēl kādus 2 gadu attālumā, bet viņiem ir Laine. Kas arī ir uz jautājumu. Kas arī ir jautājums. Cik daudz tas reāli dos, to grūti. Slavkovskis, tā teikt, vēl vienu pakāpienu augstāk. Daks, beidzot bez, tā teikt, traumas. Pagaidām. Viņš otrajā spēlē notraumējās uz visu sezonu. Tas bija bēdīgi. Jā. Es ceru, ka viņam būs visu sezonu. Newhooks, jā. Un tad Caulfields Suzuki. Varbūt Josh Andersons iemetīs kādu galu. Vārtos, es nezinu, vārtu līnija, man liekas. Montembo ir tīri, ok. Man liekas. Ne? Viņš ir tā, es nezinu, vai viņš ir ļoti labs vārdsargs, bet viņš ir normāls vārdsargs. Primo it kā potenciāls. Potenciāls, jā, bet viņš šo sezonu realizēs, tas uz jautājums zīmes arī. Labi, tad 2 wildcard komandas. Zini, jā, laikam jau tomēr tā Tampa tiks playoffā. Bet, nebūs, bet būs līdz ar nagiem. Būs līdz ar nagiem. 2 Atlantijas komandas tad? Jā, mēs uzreiz norakstījām Islanders. Es nezinu, kāpēc mēs tā darījām. Nav jau tā, ka viņi... Es tā laikam pa trīnieku prasītu, neielikt trīniekā. Jā, es neieliku trīniekā. Bet es arī teicu, ka viņi playoffā netiks, bet... Es nezinu, nevajadzētu laikam uzreiz tos Islanders norakstīt. Kolumbus mēs arī vispār nepieminējām. Bet, loģiski. Tātad 2 wildcard komandas. Jo man viena būs tie Flyeri tomēr. Un tad otra kaut kur. Otra tad Tampa droši vien. Es teiktu Vašingtona, Buffalo. Es domāju, ka tas ir kaut kāds Girgensons lāsts. Tas būs ļoti bēdīgi to redzēt, bet man liekas, ka tā būs. Ok. Labi. Un ko mēs
mēs to pašu varam izdarīt ar rietumiem, ko mēs ar rietumos redzam. Nu, centrālā divīzija. Nu, Dallasa būs. Es domāju, tur nav jautājums tik, cik viņam uzbrukums ir dziļš. Nu, jā. Colorado, arī es nezinu, cik ļoti traumā viņam jāizbojāja kaut kas, lai viņi netiktu. Nu, kā trīniekā droši vien, ja? Mēs tagad pa trīnieku. Kas būs trešā komanda trīniekā vai Nashville? Nashville, 100 punktu Nashville. Winnipegē, kas patraucās trīniekā iekļūt. Treneru maiņa? Viņi ir veci, viņiem, es nezinu... Dziļums pietrūks arī varbūt. Nē, man liekas, ka dziļums nav viņiem tas trūkums, viņi gols nemet. Kāda iespēja, ka Hellebuycks vēlreiz izvilks tādu sezonu? Katra otrā tāda ir. Nu, labi, bet viņam jau arī gadi. Nu, jā. Nav pareizajā 30 pusē. Labi, viņš var nospēlēt 60 spēles ar 92%, ja, bet ko tas dos, tā teikt, nākamajā gadā? Tas ir, ko tas dos Stanley kausā, ko tas dos pēc tam? Komanda nevar tā riskēt. Ko tas par dzīvē dos, ja? Protams, ka viņiem labāk patīk, kad ir 3 playoff spēles, kuras var izpārdot. Bet labi, izejot cauri Konors, Īlers, Niederreiters, Šaifle, Vilardi, Perfetti. Tad Nashville virs viņiem, ja? Jā, Nashville virs viņiem. Bet es teiktu, ka tas varētu būt divīzijas 4-nieks, jā. Un ka Winnipeg tiek playoffā. Ok, tad Klusā okeāna divīzija. Vai Ernestam varbūt kaut kas ir pievienojams vēl pa centrālo divīziju? Dallas, Colorado, Winnipeg, Nashville. Tiks playoffos visi? Dallas tiks, Colorado tiks, Winnipeg netiks. Vispār, pat ne wildcardā. Zinies, pat nebūtu baigi. Nashville arī netiks, Nashville tiešām netiks. Ok, tad no centrālās divīzijas. Wow, Nashville netiks? Tad kas no centrālās divīzijas tiks? Jūta, Čikāga, Minnesota, St. Louisa. Jo, ja tu saki, ka tās visas netiks, tad mums vajag trešo komandu no... Kura tiks no šīm, ko tikko nosauc? Jā, jo, ja tu saki, ka Nashville un Winnipeg netiek, tad ir jātiek vai no St. Louisai, Minnesotai, Jūtai vai Čikāgai. Un tas divīzijas noteikums. Tad es ņēmu pa Nashville laikam atpakaļ, ja Nashville tiks, ja teicu, ka tu skot nosauc, tad vispār neprāt. Viņiem pirmā maiņa tagad būs Stamkos O'Reillys Marchessault. Forsbergs O'Reillys Marchessault. Es domāju, ka viņi nejauks ārā to maiņu. Forsbergs O'Reillys Nīkvists. To maiņu viņi... Es arī nejaukt, jā. Loģiski, tas izklausās loģiski. Tā kā, es nezinu, labi, nav svarīgi, varbūt, kura būs pirmā, kura otrā, bet vispār to trīnieku ārā, es domāju, ka viņi sākumā vismaz nejauks. Nu labi, un tad otrajā maiņā ir Stamkos Marchessault. Novaks. Centrā. Stamkos tā kā ir teorētiski centrs. Viņš jau Tampā arī gribēja spēlēt centrā, viņam tikai neviens neļāva. Stamkos vairs nespēlē Tampā? Nē, viņš ir Nešvilā. Viņš ir... No šīs sezonas? Jā. Okay. Un Marchessault arī. Un Marchessault. Un Breidijs Šejs. Man liekas, tas Džeks nekad nepaveiks, viņš noslēgs savu karjeru. Tā visi domā. Bet viņš gribēja laikam vairāk par 2 miljoniem sezonā. Atgriezīsies. Vai cik tur bija? 4 vai? Tāpat kā viņam Girgensons atgriezīsies Buffalo. Viņam piedāvāja cik? 3 vai 4 miljonus uz 8 sezonām. Man 10 gadus nodzīvos vienā vietā un pēkšņi. Varēja pieņemt to līgumu, bet tagad viņam ir 8x4 un nav nekādu vainu. Klusā okeāna divīzija. Es domāju, Edmontonu mēs varam stabili tiks iekšā, ja? Tur laikam mums nebūs. Tas būtu top 2 spēlētāji rezultīvākie mums Edmontonu. Vancouvera? Jā, gan jā. Ok, un tad trešā komanda, kas jau noteikti tiks. Vegas? Jā, Vegas izšaus kā. Vai Los Angeles, Calgary, Seattle, Anaheim. Vegas spēlēšanas, nezinu. Zinu, man nepatīk tas, kas notiks starp sezonā ar Vegas. Man arī kaut kā, es nezinu, nav tā pārliecība. Viņi mierīgi varētu tikt. Aidins Hills vārtos, tas ir ok, bet Samsonovs... Ja viņš atgriezīsies, ja Hills atgriezīsies kaut kādā iepriekšējā formā, kur viņš bija pirms šīs sezonas. Tas būtu forši. Tad, jā, ok. Un tad... Laba aizsardzība viņiem ir līmenī, bet... Stones atkal noteikti pussezonu nespēlēs. Olofsons ar Aikelu varbūt bišķiņu Seibru saikni atjaunos.
Holts jaunais varbūt izšaus. Hetls viņiem vēl ir. Holts, mūsu Sports Jā. Revolution partneris. Jā, partneris tieši tā. Bet tāpat tās. Jā, Valters labāks ir šķiet Game Changerī pa Holts. Bet Holts noteikti var uztaisīt šito Michiganas golu. To vajadzētu noskaidrot. Kurš ko var labāk? Nē, es saku, nākamreiz būs 0, un nākamreiz būs. Ja nebūs, tad tas netiek NFL. Jā, nākošos ar Holts ķipa. Tas būtu riktīgi. Kurš var teikt. Perfekt. Nē, es domāju, Vegas tiks Aikels, Hetls, Karlsons centrā ar to, man liekas, pietiks. Tas būtu kaut kāds bārdām, ne? Tipa, ja es pret Holts kaut kāds, tipa, amatieris uzaicinu NFL hokejistu, un tad, tipa, es Sporta galds kontents. Jā, tā nu gan. Labi, ok, tad Vegasu liekam, kā pieņemsim tas būs trešo, un kas tiek wildcardā no tām atlikušajām rietumu komandām. Es gribētu teikt, ka Seattle. Ok. Viņi baigi pārmaksāja par brīvajiem aģentiem, bet viņiem tie brīvie aģenti būs. Aizsardzība labi. Dakorts vārtos varbūt. Jā, Šais bija ļoti laba pats sezona, bet varbūt arī šī būs laba. Dans aizsardzībā, Montūrs. Los Angeles. Tāda ļoti uzbrukoša aizsardzība, teiksim, kā ir. Benieris varbūt palīdzēs beidzot. Varbūt Šeins Raits aizies, kā saka. Varbūt beidzot, jā. Cik viņam laikam 4 goli bija tikai pagājušā sezona. Jā, bet viņam jau neviens atkal nedēļ spēlēt. Nu jā, bet varbūt viņš arī nebija gatavs tiešām. 20 gadu čalim. Viņš pirmo pilno sezonu AHL aizvadīja. Jā, Tīri labi īstenībā. Es domāju, ka 4 goli, bet 8 spēlēs. jā. Es Labi. ceru, ka beidzot Stevensons no Vegas. Pareizi. Tad wildcardā es droši vien teiktu, ka Minnesota un Los Angeles tieši pirmajā kārtā pret Oileriem. 4. gadu pēc kārtas. Nebūs? Es domāju tāpat. Nu tu teici Seattle, jā. Es teicu Seattle un droši vien Winnipeg. No katras divīzijas. Paga, mēs Winnipegu neielikām. Kā Paga. mēs Nu jā, tad viņi, ok, jā, pagaid. Tā jā, Dallas, Winnipeg, Colorado, Nashville. Jā, Otrā pusē Vancouver, Edmontona, Vegasa. Seattle. Es teiktu Seattle. Vēl jau vienmēr var izšaut Jūta ar visiem saviem jaunajiem. Viņiem tur ir diezgan labi tā komanda īstenībā. Jā. Sergačevs. Sergačovs, Kellers. Jā, bet viņiem... Gintners, kurš pirmos vārtus frančīzes vēsturē iemet savējos, ja? Savos vārtus. Bet nē, es piekrītu, ka tur no viņa var kaut kas labs sanākt. Viņam vārdsargi ir tīri labi. Ingrams, Veimelka. Viņi nav tādi labākie vārdsargi, bet viņi ir tīri ok. Es domāju, ka beidzot tas fakts vien, ka viņi nespēlēs junior arēnā, būtu koledžas arēnā. Būs tā kā pacelājoši. Jā, man liekas, ka būs... Jā, man liekas Seattle. Vēl jau vienmēr var kaut kāda St. Louis. Binningtons var... Es nezinu, nesalauzt no visu sezonu. Mēs noteikti gaidām, ka viņš beidzot ar Flerī izkausies. Pēdējā sezona. Es gribu, lai viņš ar Flerī izkaujās, es gribu, lai viņš ar Kadrī izkaujās, es gribu, lai viss izkaujās ar viņu. Tas būtu ļoti pozitīvi. Hokejam, visai hokeja sabiedrībai tas būtu ļoti pozitīvi. Kurš tagad ir vecākais vārdsargs? No Flerī. Tā arī varētu būt, jā. Man liekas, pat ir vecākais spēlētājs visā NHL-ā. Jā, Giordano vēl nav līgums. Nav viņam. Tad Jā, varētu būt Gintners. Bērns kaut kur. Jā, ir viņš vecākais. Bet ir... James Bens? Bērns. Brents. Jā, ir 5 hokejs, 3-9. Flerīs, Suters, Burns, Perijs, Ovečkins. Perijs un Ovečkins. Wow. Kādos laikos dzīvojam. Tā nav Pienākusi tā diena, ka viņi beidzot... Jā, nevis Giordano 40, bet viņš, kaut kur jau viņš būs. Pagaidām nav. Kāpēc viņš nenoslēdz karjeru, man nav saprotams. Viņš grib vēl spēlēt. Viņam būtu tā kā laiks beigt gribēt spēlēt. Jā, Agris noslēgs karjeru it kā pēc šīs sezonas. Kā tad? Tā viņš saka. Gan jau spēlēs kādā Čehijas 4. līgā vēl līdz 70 gadiem. Sanāk, jā, Agris tagad iet savos labākajos gados. Bet loģiski. Prāņam. Šajā reizē laikam tas viss, jā? Podkāstam. Es vēl gribu par Marneru parunāt. Ok. Mans rezultatīvākais spēlētājs man izvēle, vai ne? Mhm. Ļoti skaisti. Es domāju, ka viņi aizmainīs sezonas vidū.
Labi, uz kurien? nē, es nesaku, tas bija nepareizi. Es ceru, ka viņš tiks aizmainīts sezonas vidū. Okay. Jo, ja viņi parakstīs jebkurā brīdī sezonas vidū, pēc sezonas draftā 1 sekundi pirms brīvās aģentūras, tas cipars būs 12, 13, 14 miljonu aptuveni. Mārners kā gribot Torontā spēlēt, tā Ronā spēlēt. Loģiski, ka viņš tur grib spēlēt, tāpēc, ka tur ir vislielākā reklāma nauda. Nu, ņemot vērā, ka viņš nekad nav... Vēl viņa līgumu klāt. Pieskait vēl klāt viņa līgumu, un vēl ņemot vērā to, ka viņš nekad mūžā nav pametis Ontario zonu vispār, ja tā teikt. Nu, loģiski. Vispār viņš uz izbraukumiem nedod. Es nebrīnītos. Viņam taču tā teikt... Viņš varbūt fiziski dodās, bet mentāli viņš tur nav. Mentāli viņš tur noteikti nav, jo īpaši tad, kad uz Bostonu jābrauc, tad viņš tur toči nav. Nu, jā, es ceru, ka viņi aizmainīs, bet nu, laikam jau nebūs, vai ne? Ja nevarēja visu vasaru atrast trade, bet īstenībā jau arī, cik es saprotu, neviens arī īsti nemeklēja trade, baigās pārmaiņas, vai ne? Visi spēlētāji paliek uz vietas, Matthewsam iedod kapteini, jā, viss treneris ir nomainīts, un tās skaitās baigās pārmaiņas tagad. Bet, mēs neesam šeit, lai pārdot biļetes, mēs esam šeit, lai uzvarētu. Kā tad? Bet treneru maiņa arī visu komandu var pilnībā izmainīt. Jā. Nu, tā ir tomēr. Kaut vai ar Polu Marīsu mēs redzējām, kā viņš Winnipeg vadīja, kā viss ar Floridu beidzās. Yes. Tas nenozīmē, ka es saku, ka viņi tagad uzvarēs kausu, bet es domāju, ka ir par agru būt pesimistiskam. Jā, bet Toronto nekad nav par agru būt pesimistiskam. Labi. Pirmā pirmssezonas spēle ar visiem Matthewsiem, Marneriem un tā tālāk. Un... Labi, es zaudēju Otavas otrajam sastāvam. Es tevi sadzirdēju, es tev pieņemu, bet es laikam neko neteikšu. Tas tā kā, šobrīd tas ir kā pret sienu, ja Marners ir labākais spēlētājs. Nē, tādā ziņā, ka es par Leafiem tev tāpat nepārliecināšu pretējo. Es vienkārši saku, sezona vēl nav sākusies, visiem ir 0 punkti. Nē, es gribu dzirdēt, ko tu man gribētu pateikt. Es gribu dzirdēt. Nav svarīgi. Nē, ir svarīgi, es gribu zināt. Kā sezona nav sākusies, visiem ir 0 punkti. Jums ir jauns treneris, aizsardzība pilnībā pārveidota. Marneram ir līguma gads, kas viņu motivēs. Matthewsam, es domāju, tur nav jautājumu. Viņš joprojām progresē gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Nylanderam nav laikam līguma gads, bet tu arī teici, tu no sākuma, man liekas, pat Nylanderu pieminēji kā līgas rezultīvāko spēlētāju. Man patīk Nylanders. Jā, tā kā domāsim pozitīvi. Citādi, kāda jēga vispār sekot līdzi un skatīties? Zini, tu uzdod ļoti labi filozofisko jautājumu. Nē, tā kā labi, es saprastu, ja mēs runājam par kaut kādu Čikāgu, vai San Jose, bet, mēs... Komandai, kurai vajadzētu uzvarēt kausu, kas nekad netiek pār pirmajai kārtai. Nē, labi, treneris ir viņiem kausu uzvarēt. Es nemetīšu plinti krūmos jau septembrī, es vienkārši saku, ka manas cerības un tā tālāk ir minimālā līmenī, jo es zinu, kas man visdrīzāk sagaidīs aprīlī. Nē, labi. Ne maijā un noteikti ne jūnijā. Ok, tas noteikti ir labāk nekā plānot parādi jau tagad, bet, kā mēdz daži Toronto fani darīt, jā? Kā mēdz daži Otavas fani darīt, īstenībā. Ok, bet tomēr mēs vienojāmies, ka Toronto tiks play-offos, un play-offos jau kas var notikt. Treneris viņiem ir, kurš jau uzvarējis kausu, viņš zina, kā to izdarīt. Labi, tā bija viena reize, un var it kā teikt, ka varbūt sakrita viss paveicās. Ja nemaldos, ir tikai viens treneris NHL, modernajā NHL vēsturē, kurš ir uzvarējis Stanley kausu, tad aizgājis uz citu komandu un uzvarējis Stanley kausu. Kurš tas ir? Kurš tas ir? Jo pārējie divi bija kaut kad 30. gados. Modernā NHL vēsture, teiksim, no 80. gadiem. Kīnens? Nē, viņš tikai ar Ņujorku uzvarēja. Hartlīs arī nē, tikai... Bobs? Nē, Bobam bija tikai Avalanche. Visslavenākais, panākumiem bagātākais treneris NHL vēsturē. Quenneville? Nē. Pagaid. Barbecue Bruce?
Viņš Stanley Kausu nav uzvarējis. Pareizi, jā, viņš nekad netika tur pareizi. Barbecue. Es aizmirsu. Budro. Viņam bija iesaukums. Jā, tāpēc, ka viņš visu laiku čaukoja. Bruce, there it is. Trenējis. Arī... Viņš trenēja Monreālu, Pitsburgu, Detroitu. Kaut ko vēl arī pa vidu. St. Louis pašā sākumā. Kas ir pa vēlu šādiem jautājumiem? Visas dinastijas viņš ir bijis cauri, visas dinastijas. Viņš bija Monreāls dinastijā, viņš bija Pitsburgā uz back-to-back kausiem 90. Kā treneris un galvenais tieši. Viņš bija Detroits treneris šitajos te visos Aizermana gados. Žizais, tā Skotijas Baumans. Lūdzu. Ar to arī mēs šo podcastu noslēgsim. Paldies, ka skatījāties, un te jau mēs tiksimies arī nākamajās reizēs.